Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā ir ierosināta disciplināra lieta par knaba priekšnieka vietnieces rīcību, neizpildot priekšnieka rīkojumu. Un ir tā, ka disciplināra lietu ierosināšana ir ikvienas valsts pārvaldes iestādes vadītāja tiesības, reaģējot uz iespējamu darbinieku normatīvo aktu neievērošanu. Tas vien, ka biroja pārstāvē nebija ļauts teikt ne vārdu vairāk par šo sagatavoto atbildi, pierāda spriedzi biroja iekšienē. Šodien tomēr nācis klajā, ka Streļčēnoks disciplināru lietu pret Strīķi ierosinājis par darba atskaišu ignorēšanu. Savukārt Strīķi uzskata, ka šādi knaba vadītājs vien meklē ieganstus viņas atlaišanai. Strīķis pusē ir arotbiedrība un sabiedrība par atklātību Dēlna. Man ir radies priekšstats tāds, ka tiešām iestādes vadītājs netiek galā ar saviem padotajiem darbiniekiem, jo man raisa bažas, kad Strīķa, kur tiešām ir profesionāli un ilgus gadus strādā knabā, nepildīt kādus rīkojumus. Dēlna ir pārstāvēta arī premjera izveidotajā darba grupā, kas kopā ar ģenerālprokuroru un tieslietu ekspertiem vērtē, vai daudzo knabu konfliktu problēma neslēpjas normatīvajos aktos. Savu izvērtējumu viņi sola mēneša beigās. Savukārt novembrī knabu vadītāju pašu gaida premjera izvērtējums, jo nākamēnes apritēs 2 gadi, kopš viņš ir amatā. Tikmēr biroja arotbiedrība ceļ trauksmi, lai premjers Streļčēnoku sāk izvērtēt jau tagad pusmēnesi ātrāk. Kristīna Žilde, Dzintars Rudzītis, TV3 ziņas. Pati publiskotais pētījums par mūsu laiku verdzību un cilvēktirdzniecību vēl